Mani sauc Sanita Abelīte. Mēs patreiz atrodamies manā darbnīcā, Alsungā. Mans mākslas ceļš sākās nejauši, samērā vēlu. Es beidzu 9. klasi Kuldīgā. Un tajā gadā bija eksperimentāls kurs bērnu mākslas skolā, ka varēja nākt bērni, kur iepriekš nav sagatavoti, un viņiem nebija jāiet uz visām nodarbībām, bet viņi varēja iet uz tām nodarbībām, kurām viņi vēlas. Un gāju uz keramiku, un tad es iestājos Liepājas mākslas vidusskolā. Un pēc tam mākslas akadēmijā. Un vienmēr es izvēlos keramiku. Jo mācību procesā viņi ierosina impulsu, un tad jau ir nākamais. Tad beidzot izglītību. Es varētu teikt, ka es atgriežos. Un labprāt kavējos ap iesāktajiem, jo es viņus tā arī sajūtu kā ierosināts, iesākts, bet pie kuriem var atkal un atkal strādāt. Un, ja par tehnikām, tad vislabprātāk es tomēr veidoju. Un man patīk sajust materiālu, un kad vislabākie instrumenti ir tieši pirksti, rokas. Jā, lai gan es strādāju arī ar ģipšu formu veidošanu. Es veidoju modeli pārsvarā. Es neņemu gatavus priekšmetus, bet es viņu izveidoju, un tad es viņu atlēju. Bet visbiežāk es veidoju, un arī, ja es izmantoju ģipšu formas, tad es viņas veidoju, kombinēju, tad es kaut ko pielipinu klāt. It kā tā ir viena forma, bet viņu var ļoti, ļoti dažādot. Jā, man patīk atklāt darbu veidojot, ka viņš nav ļoti iestudēts vai izplānots. Iepriekš ļoti daudz domāts un skicēts, bet mans veids ir strādāt ar materiālu, un tad es ļaujos viņu vadībai, un tad es viņu nedaudz pabīdu. Varbūt tā kā man patīk, ko es tur saskatu, un kā es izvēlos materiālus un tehnikas. Tās ierosmes visas ir ierosinātas mākslas izglītības procesā. Ir ļoti daudz, kas iegūts, apgūts, bet tikai varētu teikt, ka tas ir tāds ieskats un pieskāriens. Un tad es atgriežos pie tā, un man jāsaka, ka man nav tāda mīļākā materiāla vai mīļākās tehnikas, lai gan es minēju, ka man patīk vairāk lipināt, bet es tomēr strādāju ar visu veidu materiāliem. Ar visu veidu keramikas materiāliem man patīk māls, akmens masa, porcelāns, dažādi apdedzinājumi veidi. Tas ir, nezinu, varbūt noskaņojums vai garstāvoklis vai kāda ideja, kur realizējot kāds no materiāliem vai tehnikām būtu piemērotāks. Es porcelānu iepazinu samērā vēlu. Tas bija Mākslas akadēmijas 3. kursā, lai gan varēja sākt mēģināt arī 2., bet tad bija iespēja, ka varēja savu kursu darbu atliet arī citos keramikas materiālos. Un tajā brīdī varbūt praktiskāk un lētāk bija liet citu materiālu. Un mācoties bērnu mākslas skolā un Liepājas mākslas skolā, tāda iespēja strādāt ar porcelānu vispār nebija. Un tā tad es sāku, es iepazinos ar viņu, ar porcelānu 3. kursā akadēmijā. Es neteiktu, ka viņš ir īpaši, viņš ir keramikas materiāls, faktiski arī māls, bet ar savām īpašībām. Un man kaut kā negribētos pārāk izcelt, jo ņemot materiālu, lai arī tas ir, piemēram, tikai māls,
arī māli ir dažādi, un vienmēr ar viņu ir jāiepazīstās, kā ar viņu labāk strādāt. Jā, porcelāns man ļoti patīk. Es viņu izmantoju diezgan daudz, liekas. Vairāk atlietu, bet arī veidotu. Jā, strādājot keramikas materiālā. Mēs nevaram runāt par straujo pasaules ritmu, jo keramikā ir pašai savs ritms, un tas ir jāievēro. Ir veidošanas procesi, žūšanas procesi, dedzinājuma procesi, un visiem procesiem vienmēr ir jābūt blakus un klāt, un viņš ir jāuzman, liekas tikai žūst, bet tomēr tad viņš vai jāapsedz vai jāatsedz, un tie ir nemitīgi apsekošanas un apčubināšanas brīži, man liekas, līdzīgi kā ar augiem, lai nepārkalst, lai nav pārāk daudz mitruma, vai kā ar maziem cālīšiem. Veidojot jaunu darbu, iepriekšējie darbi vienmēr palīdz. Un tas vienmēr ir tomēr pārsteigums, kā tas viss veidojās. Jā, es pat domāju, vai vienam darbam ir kaut kāda vērtība, ja viņu pilnībā izņem ārā no vispārējā darba konteksta. Vai viņš var dzīvot viens pats. Bet to arī grūti novērtēt, jo man ar viņiem ir viens attiecības, kāds cits paskatās, viņam ir varbūt raisās citas domas, bet jā, izstāžu pieredze man ir tikpat gari, tā varētu teikt, cik pat darbošanās keramikā. Katra ir nozīmīga, jo katra ir savā laikā, un viņi atspoguļo tieši to laiku. Jā, tā darbošanās nepārtrauktība ir tas, man liekas, interesantākais tajā visā. Tātad Rīgas porcelāna muzejā man būs izstāde, tā būs retrospektīva, un man laikam nav bijusi tāda, kur ir apskatāmi darbi no dažādiem laika posmiem. Tas būs interesanti redzēt viņus visus kopā. Un būs arī nedaudz jaunrada, pilnībā jauni darbi kopā ar tiem, kas jau ir radīti. Man liekas, ka visa amatniecība, vismaz mācīšanās procesā sākumā balstās uz kopiju veidošanu, uz mantojumu, uz tehnikām un iespējām, kādas ir pieejamas, kādas ir vēsturē bijušas, jo keramikas vēsture ir ļoti sena, un tur ir daudz kā mācīties. Jā, man šķiet, kā mācību process, tas ir ļoti labs, vajadzīgs. Un tālāk, man liekas, ka mākslinieki to visu tomēr integrē, ka viņi... Es nedomāju, ka kāds var radīt absolūti jaunu darbu, kur nevarētu saskatīt nevienu ietekmi. Jo, man liekas, cilvēks ir kā sūklis, viņš pat neapzināti visu, ko viņš ir redzējis, sajūtis, viņš atspoguļo caur savu darbu. Keramika ir ļoti mājīga. Jā, vāzes, trauki, flīzes. Tas viss saistās ar mājām. Jā, keramika ir funkcionāla, es domāju. Arī dekoratīvisms vai arī varētu būt funkcija. Viņam nav pielietojama, bet viņš ir priekšmets, kurš tev rada patīkams emocijas. Kāpēc cilvēki izvēlās individuālu mākslinieku un amatnieku radītus priekšmetus? Man nav atbildi. Tā ir varbūt enerģija, uz ko viņi nāk. Mēs mākslinieki savā starpā mainamies ar priekšmetiem vai dāvinam viens otram priekšmetus ļoti bieži. Un es varu teikt, ka esmu laimīga, ka man ir citi mākslinieki darbi mājās, kas ir ļoti patīkami sajūta. Man tur kaktiņā var redzēt. Man tur ir Juta Rindina un Elīna Titāne un Una Gura un es visus nenosaukšu. Cilvēki, kurus esmu satikusi simpozijos.
Tā ir īpaša sajūta, tā ir tāda saikne, bet saikne caur priekšmetu, tā varētu sacīt. Šajā vasarā es realizēju vienu ieceru, kuras ilgu laiku nebiju realizējusi. Es uzbūvēju savu raku krāsni, vai varētu teikt tādu vatas kapsulu. Es tiešām to izdarīju. Un tāpēc arī radās nedaudz lielāka priekšmeti. Un, jā, es vēlētos eksperimentēt vairāk ar pitfiring tehniku, ja bedres tehniku, bedres dedzinājumu. Tā ir tāda izpēta un arī spēja sameklēt informāciju vai būt kontaktā ar kādu, kuram viņi ir, jebkas var dot impulsu jaunam darbam. Bet daba ir ļoti daudz. Ir flora, fauna. Es strādāju gan pie lielām formām, gan pie mazām. Jo tas darbiņš ir mazāks, jo viņš ātrāk var saskatīt rezultātu. Savā ziņā tas ir arī aizraujoši un arī tāds nedaudz treniņš ar materiālu, redzēt tās uzvedību. Un ar keramiku ir tā, ka tā ir šķiet tāds vērošanas process, ko dara tās glazūras, ko dara pigmenti, kā viņi kūst, ko var izdarīt. Jo katrs dedzinājums, viņš ir tāds mazs solīts un tad atkal ej tālāk. Un tā arī ir, kad iepriekšējie darbi viņi palīdz jau spērt to nākamo soli. Un tā darbības nepārtrauktība ir tā, ka viņi ir... Man pašai ir interesanti, kur tas viss virzīsies un kā tas izskatīsies. Un vēl arī praktiskuma pēc tā mazā forma. Bija laiks, kad es nevarēju strādāt darbnīcā. Un darbi tapa virtuvē, citā vietā. Un tad viņi tika pakoti un vesti. Un tas atkal par to, ka jebkuros apstākļos var rast tomēr iespēju radoši strādāt un attīstīties. Tā ir mana izvēle un pirmkārt tā ir mana vajadzība to darīt. Un es nezinu, vai es darīju to darbu tikai tāpēc, ka kādam citam to vajag. Pirmkārt to vajag man. Keramiķiem noteikti vajag krāsni, pašam savu, lai tu esi neatkarīgs un vietu. Un tas nav maz jāsaka, jo keramika ir liela saimniecība. Ir daudz materiāli. Jau tāpat krāsnes. Viņai vajag savu vietu. Tā ir vieta, kurā tu vari attīstīties, netraucēt strādāt. Un tad jau katrs izvēlās savu ceļu. Viņi ir tomēr dažādi, es domāju. Katrs pievēršās kādai savam virzienam, kas ir atbilstoši viņam. Tas ir interesanti. Kaut kā sagadās, ka es tieši ar izstādēm es tomēr esmu saistīta. Man patīk tā sajūta ar izstādēm. Viņa ir ļoti tīra. Tev nav nekādu tādu attiecību. Tev ir tavi jaunie darbi, tu viņus eksponē. Vienmēr ir cita vieta un cita noskaņa. Arī, ja tu eksponē, kadreiz man likās, ka tikai vienu reizi var izlikt savu darbu, un tad jau viņš ir vecs un jau redzēts, bet tā jau nav. Tas tāpat kā kino vai teātra izrāde, kuru var skatīties atkārtot, un viņi tomēr arī izrāda atkārtoti. Un vienmēr ir cita sajūta, cits gadu laiks, cita gaisma, konteksts. Un tas stimuls radīt jaunus darbus, varbūt arī, es pat nezinu, kur viņš ir. Man patīk strādāt ar materiālu, tas varbūt ir tas stimuls. Jo es tiešām mīlu materiālu, tas ir patiešām. Un visus materiālus, man patīk tā daudzveidība, ko viņi sniedz, tehnikas, daudzveidības, tas krāšņums.